Labdien! Labdien! Lūdzu, paņemiet biļeti. Lūdzu, sēdieties. Atbild skolēns ar kodu 12345678003. Trešā biļete. Lūdzu, atbildi uz maniem jautājumiem. Kuri mājdzīvnieki tev patīk? Kāpēc? Man vairākoties patīk kaķi, jo man dzīvē tā gadījās, ka ļoti bieži mamma atveda kaķus tieši no ielas. Manuprāt, viņi ir ļoti mīļi dzīvnieki, ar viņiem nav grūtības dzīvot kopā, nesagādā nekādas grūtības. Man viņi patīk vairāk nekā suņi. Manuprāt, viņi mīl ļoti cilvēkus un labi ir arī kopā ar bērniem, uzvedās kopā ar bērniem. Un, manuprāt, tas nav dārgi un tas nav pārāk grūti uzturēt kaķi. Paldies! Kuru mājdzīvnieku tavuprāt nevajadzētu turēt mājās? Kāpēc? Manuprāt, nevajadzētu turēt mājās savvaļas dzīvniekus, jo viņi nav pierasti pie mūsu tādas aktīvas dzīves. Manuprāt, viņam komforti ir dzīvot tieši tur, kur viņi tajā vidē, kur viņi ir pieauguši. Un, manuprāt, tas nav pareizi, kad ņem savvaļas dzīvniekus un cilvēki cenšas pieradīt viņus dzīvēja mājās. Paldies! Kuru mājdzīvnieku tu vēlētos iegādāties? Kāpēc? Es domāju, ka es vēlētos iegādāties varbūt kaut kādus putniņus, jo viņi man patīk. Viņi ir krāsaini, arī mīļi, nesagādā grūtības. Manuprāt, es varētu skatīties un vērot viņu dzīvi, varbūt kaut ko priekš sevis jaunu uzzināt, kā viņi dzīvo, kas viņiem patīk, kas nepatīk. Manuprāt, tā. Paldies! Kāpēc tavuprāt daudz cilvēki iegādājas mājdzīvniekus? Pamato savu atbildi. Manuprāt, mājdzīvnieki ir kā, mūsu laikos jau ir kā tādas rotaļlietas cilvēkiem. Ir īpaši, ja nav bērnu, tad mājdzīvnieks kļūst tādu par mazu bērnu cilvēkiem, un viņi rūpējās par viņu, cenšas kaut kā varbūt pierast pie dzīves kopā ar kādu svešu. Manuprāt, cilvēkiem ir vieglāk dzīvot ar mājdzīvniekiem nekā, piemēram, paņemt kādu bērnu. Un, manuprāt, mājdzīvnieki nesagādā lielas grūtības dzīvē. Paldies! Un tagad otrais uzdevums. Mēs veidosim dialogu. Iedomājies, ka zvani pa tālruni, lai iegūtu vairāk informācijas par sludinājumu. Lūdzu, izlasi sludinājumu. Tev ir 2 minūtes laika, lai sagatavotos mūsu sarunai pēc dotā plāna. Esi gatava? Jā. Halo, mācību centrs Globus. Labdien! Es gribētu uzzināt par itāļu valodas kursiem. Jā, mēs piedāvājam itāļu valodas kursus. Sakiet, lūdzu, cik viņas maksā? Vienas nodarbības cena ir 2 lati, jeb 2,85 €. Cena par visu kursu 240 lati, jeb 343 €. Skolēniem mēs piedāvājam 10% atlaidi. Sakiet, lūdzu, vai ir jums kādas grupas kursi, kuras var piedalīties kopā ar saviem klases biedriem? Jā, šobrīd vienā grupā vēl ir vairākas vietas brīvas. Un cik ilgs tie kursi? Kursi ir 120 stundu apmērā. Sakiet, lūdzu, bet kā es varu nokļūt pie jums? Mēs atrodamies Rīgā, Brīvības ielā 22. Paldies, un vēl viens jautājums. Jā, lūdzu. Un ar kādu transportiem es varu nokļūt arī pie jums?
Jo es nedzīvoju Rīgā, es nezinu, kur jums ir tās ielas un ar kādiem transportiem es varu nokļūt pie jums. Visērtāk jūs varat pie mums nokļūt ar 19. trolejbusu. Paldies! Paldies, labprāt gaidīsim! Paldies! Paldies par sarunu, un tagad 3. uzdevums. Aplūko attēlus un izpildi prasīto. Tev ir 2 minūtes laika, lai sagatavotos stāstījumam. Pirmajā attēlā ir laivu sacensības. Viss notiek svaigā gaisā. Cilvēki piedalās kopā komandā, vienā komandā, un ir redzams, ka grib sasniegt vislabākos rezultātus. Bet otrajā attēlā ir trenažera zāle, kur cilvēki nodarbojas ar sportu arī. Bet tas viss notiek nevis svaigā gaisā, bet vienā ēkā. Cilvēki cenšas būt aktīvi. Kopīgs ir tas, ka cilvēki gan pirmajā attēlā, gan otrajā attēlā aktīvi sporto. Viņam patīk viņam patīk aktīva dzīve, bet atšķirīgs ir tas, ka, kā jau es teicu, pirmajā attēlā tas viss notiek svaigā gaisā, un tur arī ir komandā, piedalās cilvēki vienā komandā, bet otrajā attēlā tas viss notiek ēkā, un tur nav sacensības, tur katrs cilvēks, kā spēlētāji, sporto. Runājot par apgalvojumu, es domāju, ka tieši sportiskas aktivitātes garantē mums veselību, un tā ir vislabākā iespēja būt veselīgiem. Nav jālieto nekādas preparātus, bet mēs varam paši kaut kā ietekmēt savu veselību un būt aktīviem. Vēl ko vēlaties piebilst? Es domāju, ka tas būs viss. Paldies par atbildi. Uz redzēšanos! Paldies!